Paldies par iespēju šeit šodien būt. Kā mēs vienojāmies tiem, kuri mani šobrīd nevar redzēt, pastāstu, ka es esmu sieviete vidējas miesas būvis ap 40. Man ir lokaini mati, mazliet tumši, mazliet gaiši. Es esmu ģērbusies viscaur melnā. Man ir balts raksts uz blūzes un man ir brieles tumšos rāmjos. Tātad, jā, es esmu pilsētas galvenā dizainere, pārstāvu pilsētas arhitekta dienestu, un pilsētas arhitekta dienests ir tāda maza šūniņa pilsētas attīstības departamentā. Mūsu galvenais uzdevums ir publiskās ārtelpas un arhitektūras kvalitātes veicināšana dažādos veidos. Un jāsaka, mēs neesam saskaņojoša institūcija, mēs neesam arī kontrolējoša, bet mums ir tiesības piedalīties saskaņošanas procesā un noteikti tiesības piedalīties tajos pašvaldības pasūtījumos, ko tā veids, kas var būt gan ēkas, gan publiskā ārtelpa, gan ielas, par ko es šodien mazliet vairāk runāšu. Tā. Jā. Starp mūsu tādiem rīkiem, kas ir mūsu rīcībā, tātad mēs varam daudz konsultēt, iesaistīties dažādos procesos, bet skaidrs, ka, lai sasniegtu lielāku loku cilvēku un lai mums pilnīgi visur nav pašiem fiziski jābūt klāt, ir jēgpilni izmantot kaut kādus tādus rīkus kā vadlīnijas. Vadlīnijas jau daudzkārt šodien arī pieminēts kā līdzeklis, ko daudz veido. Un mēs arī esam, jāsaka, ceļā droši vien uz to, lai mums būtu tāds pilns vadlīniju komplekts. Un pirmais solis tajā ir Rīgas ielu tipoloģijas rokas grāmata, ko mēs šogad publiskojām. Un tas ir tāds pamats, es teiktu, tam visam, jo mums ir plāns ķerties pie dažādām detaļām, bet šeit ir apskatītas tādas pamatlietas, tādas lielā ģeometrija, varētu teikt, no kā sastāv mūsu ielas. Kāpēc ielas? Tā ir mūsu lielākā publiskā ārtelpa, tā ir vieta, kur mēs visi pārvietojamies. Ir, protams, ļoti skaidri, lai tas būtu arī nepieciešams, lai tas būtu pieejams un ērts. Jā, jāsaka par to kvalitātes arī uzraudzīšanu, tās nav, mēs pievēršam uzmanību ne tikai tam, lai tas būtu skaisti, bet arī, lai ir funkcionāli un liela funkcionalitātes sastāvdaļa, tas, lai vide būtu arī pieejama. Jā, šeit ir arī adrese, tātad tas ir lejuplādējums PDF dokuments, pieejams pilsētas attīstības departamenta mājaslapā, tātad ik viens to var dabūt. Kas tad tas īsti ir, tas tipoloģijas rokas grāmatas rīks? Mēs tiešām redzam, ka tā ir tāda praktiska palīdzība projektētājiem un projektu pasūtītājiem. Tad arī daudz šodien runāts par dažādiem noteikumiem un normatīviem. Tie, protams, arī tiem ir sava vieta, un tas pastāv. Es vairāk tomēr šeit redzu to jēgu vadlīnijām, ka mēs palīdzam cilvēkiem labāk projektēt. Jo, laikam, mana saskarsme ar lielāko daļu projektētāju un būvnieku ir tāda, ka cilvēki grib, viņi saprot, ka tas ir vajadzīgs, bet īsti nezina kā, un tad var redzēt, ka tie risinājumi sanāk, tādi, kad sanāk. Vadlīnijām ir rekomendējošs raksturs, tātad jā, tas nepaģēr, ka noteikti tieši tā jādara, bet pašvaldībai un arī citiem valsts sektoram kā pasūtītājiem, protams, ir iespējas to pieprasīt, ka šīs vadlīnijas tiek ievērotas ar līguma, tehnisko noteikumu vai darbu uzdevumu palīdzību. Tā ir iecerēta, vadlīnijas vispār iecerēts kā tāds dzīves dokuments, ko var visu laiku papildināt, jo mēs arī saprotam, ka gan normatīvi mainās, pieejamie materiāli mainās, mūsu izpratne par dažādiem labiem risinājumiem mainās, tā ka laika gaitā tas varētu tikt papildināts, arī, ja tur atrodas kādas kļūdas, piemēram. Un šādas vadlīnijas izdod, es teiktu, lielākā daļa Eiropas un pasaules pilsētu, un tā praksa arī ir tāda, ka laiku pa laikam tās tiek pārskatītas un izdotas no jauna, teiksim, reizi 3-4 gados iznāk jauns atjaunots izdevums. Kas ir vēl tā būtisks, tad pieturpunkti, mēs ar šo izdevumu iedibinam ielu hierarhiju, kas balstās ne tikai satiksmes vajadzībās, bet arī publiskās ārtelpas kvalitātes vajadzībās. Mēs sniedzam ieteikumus, kā risināt dažādus ielu tipus. Tas nav pilnīgi visas ielas, tie ir noteikti ielu tipi. Mēs arī atstājam vietu izņēmumiem, ja mums pilsētā ir unikālas telpas, kas būtu jārisina arī ar īpašu pieeju. Un tās ir primāri domātas Rīgai, šīs vadlīnijas, bet daudzi no šiem risinājumiem ir pietiekami universāli, lai tos varētu arī lietot citās pilsētās.
Kas ir tāds pamata uzstādījums? Tātad ir līdzsvarot tādu satiksmes perspektīvu ar publiskās ārtelpas perspektīvu. Mūsu esošās ielu kategorijas ir lielākoties dalītas pēc tā, kāda ir satiksmes intensitāte, kā arī ir ielas loma savienojot dažādas vietas, bet ielas ir arī viena no lielākajām pilsētas publiskajām ārtelpām, kur ir vieta, kur pārvietojas gājēji, kur ne tikai iet cauri, bet arī pavada laiku, vieta, kur veidojas dažādas komerciālas aktivitātes. Ielām arī milzīga loma pilsētas klimata veidošanā. Tātad šajā izdevumā mēs esam mēģinājuši līdzsvarot abas šīs puses. Jā, te ir mūsu mobilitātes piramīda, kas ir nostiprināta pilsētas ilgtermiņa plānošanas dokumentos. Un tur vienmēr, protams, ir bijis rakstīts, ka gājējs ir pašā šīs piramīdas augšā pats prioritārākais. Bet ir praktiski, kā to nodrošināt, tas ir vēl cits jautājums, kur ir skaidrs, ka ir vajadzīgi kaut kādi ļoti skaidri un izmantojami risinājumi. Jo citādi mums sanāk tā teikt, bet tad, kad mēs projektējam ielas, mēs tomēr vispirms domājam, bet kur tad tā mašīna brauks. Un tāpēc šeit ar šīm vadlīnijām mēs mēģinām vedināt tajā virzienā, ka tomēr domājam vispirms no tā gājēja un no tā gājēja ar dažādām vajadzībām un spējām, un tad meklējam vietu pārējiem transporta līdzekļiem atbilstoši tas piramīdas hierarhijai. Vadlīnijās arī tādas teorētiskas atkāpes par to, kāds ir tas mūsu mērķis, kādai ir jābūt labai ielai, kas citu kvalitāšu starpā iekļauj arī pieejamību, protams, un drošību un ērtību, un lai tā vide ir patīkama, nav pārāk skaļa un ir ko elpot. Un arī intuitīvu saprašanu, kas, protams, skaidri atsaucas uz dizainu, lai cilvēki zinātu, kura ielas daļa ir paredzēta viņiem. Tā. Mazliet neklaus tā prezentācija. Jā, viena no tādām pamata sadaļām vadlīnijās ir tas, ko man šķiet katrs arhitekts arī labi pazīst. Tātad kādi ir cilvēka parametri, cik daudz vietas ir vajadzīgs, lai cilvēks pārvietotos pa ielu, arī, protams, mašīnas, bet mūsu galvenais fokus, tomēr es teiktu, ir gājējs un arī riteņbraucējs, un starp gājējiem mums ir dažādi gājēji. Tad mēs esam parādījuši arī tādus ļoti vienkāršus parametrus, bet tā ir lieta, kas, diemžēl, bieži aizmirstas praksē. Ja mēs zinām, cik ir vienam ejošam cilvēkam vajadzīgs vietas, cik vajadzīgs, ja tam cilvēkam rokā ir maisiņi, ja viņam ir spieķis, ja viņš iet ar bērnu ratiņiem vai brauc ratiņkrēslā vai ved pie rokas mazāku bērnu, cik tad ir vajadzīgs tas ietves platums. Jo citādi mēs varam visu laiku ievērot tikai minimumu, bet patiesībā par to, kas tad būs tas lietotājs, mēs bieži aizmirstam. Lūk, un tad arī tālāk tās vadlīnijas ir uzbūvētas tā, tad dodam galvenos parametrus dažādām ielu telpas daļām. Šis viss arī ir, principā, jau pastāv mums dažādos normatīvos pilsētas apbūves noteikumos, bet šeit mēs dodam tam skaidru ilustrāciju. Ko tad tas nozīmē? Kas ir brīvtelpa vispār? Cik tai jābūt platai? Ko nozīmē šī vieta bez šķēršļiem? Un arī tāds sīkums, bet esam centušies konsekventi attēlot visās bildēs, gan vienkārši gājēji, gan arī cilvēku ratiņkrēslā, lai vienkārši visu laiku atgādinātu par to, ka šiem cilvēkiem ir, cik vietas viņiem ir nepieciešams. Lūk, un tad, tas pamata izklājums, tāda lapas puse vadlīnijās izskatās šādi, tur ir gan paskaidrojošs teksts, gan attēls ar izmēriem, un tad tālāk es vienkārši rādu paraugus šiem attēliem, kādi tur ir iekļauti. Tur ir runa gan par ietves dažādām drošības joslām, brauktuves pusēm, pie ēku fasādēm, kā jāizvieto stabi, ja tādi tur nāk, kur jāizvieto ielas labiekārtojums, lai tas nebūtu un netraucētu brīvtelpai. Daudz arī uzmanības veltīts apstādījumiem, jo mums vajag, lai ielas ir arī patīkamas un zaļas, ar labu gaisu, un arī apstādījumi bieži vien aizsargā gājējus, tomēr gan no satiksmes gluži fiziski, gan no tās efektiem. Protams, velo satiksmē ir sava diezgan liela sadaļa par to, kā jāveido pareizi, kādos platumos velo joslas un velo ceļi, un arī autostāvvietas, kur ir iekļautas arī, protams, kādi parametri vajadzīgi autostāvvietām, kuras izmanto cilvēki ar invaliditāti.
Lūk, tad tas, ko es šodien neparādīšu, bet lielākā daļa no šīm vadlīnijām sastāv no dažādiem šķērsprofilu piemēriem, kuros tātad variē gan ielas platums, gan satiksmes intensitāte, gan urbānā aktivitāte, kas ir tas otrs parametrs, ko mēs ieviešam kā tajā svaru kausa otrā kausā, kas būtu liekams ņemams tikpat nopietni vērā kā satiksmes vajadzības. Un visās šajos attēlos arī tātad tiek parādīti, kādi ir tie lietotāji un kādas ir tie platumi, kas tiem ir vajadzīgi. Tās būtu tās pamatlietas, kas, man liekas, lai mēs pa ielām tiešām varam pilnvērtīgi, droši un ērti pārvietoties, ka mums vienkārši fiziski pietiek vietas tajās atrasties. Bet tālāk mums, protams, par ko šodien arī ļoti daudz runāts, kādas ir tās detaļas, kādām tad tām ietvēm jābūt uzbūvētām, lai var tikt vispār virsū un kaut kā daudz maz ērti pārvietoties. Jāsaka, te ir vadlīnijās mēs sapratām, ka šī ir vēl viena milzīga tēma, ko mēs nevaram pilnvērtīgi izrisināt, ka tam ir vajadzīgs pašam savs izdevums, tātad detaļas. Bet mēs ielikām tādas dažas pamata lietas, kas ir piemēram to, ka ietve, kad to šķērso iebrauktuvi kādā teritorijā, ietve nevajag pārtraukt, tā tomēr ir jāturpina, jo mašīna var pārbraukt pāri, bet cilvēkam tas nav tik vienkārši. Par to, ka uz ietves nevajag būt visādiem šķēršļiem, kas ir kā pašsaprotami, bet, ja paskatās pilsētā, tad laikam tik pašsaprotami nemaz nav. Tā un vēl dažādas citas detaļas. Šeit arī tādas pamatlietas arī taktilajām vadlīnijām ieliktas, kā tās iebūvēt ietvēs. Un atšķirībā no noteikumiem mēs šeit esam norādījuši, ka, ja ietves brīvtelpa ir vismaz 1,5 metri, tad taktīlai vadlīniju sistēmai tiešām vajadzētu tur būt. Un mums nav jāskaita, cik tur gājēju, bet ja var ielikt, tad ir jāliek. Tad tā realitāte uz ielas, kur mēs redzam, ka risinājumi ir daudz un dažādi, un es domāju, ka katrs no tiem arī atsevišķi ir labi un vērtīgi risinājumi, bet līdz ar to pilsēta kļūst ļoti tāda raiba, mums tiešām trūkst tās vienotās sistēmas. Un šis ir varbūt tā tīri vizuāli, kā tas rada kaut kādu raibumu, ko mēs mēģināsim sakārtot arī vairāk, tad pievēršot uzmanību jau prasībām konkrētiem materiāliem. Bet tad, kad mēs runājam par taktilo vadlīniju sistēmu, tur tie risinājumi ir šķiet vēl vairāk un vēl raibāki. Un te ļoti brieži arī mūsu kopējā darbā projektētājiem var just to, ka tas nodoms tiešām ir labs un gribas darīt tā, kā ir pareizi, bet kā tad īsti ir pareizi, tad neviens nevar pateikt, jo to variāciju ir daudz, tie būvmateriāli arī ir pieejami visādi. Un mums ir vajadzīga kaut kāda vienošanās, kas tad ir tas pareizais veids, ko mēs lietojam Rīgā, lai mums tomēr veidojas vienota sistēma, nevis tādi pleķīši. Pašlaik mēs esam vienojušies un jāsaka arī liels paldies par padomēm un konsultācijām APR un Sustento Latvijas neredzīgo biedrībai un arī Liepājas neredzīgo biedrībai, ka tas risinājums varētu būt īstenībā tāds pats, kāds Liepājā jau strādā un arī daudz viet citur strādā, ka mums ir balta tātad vadošā līnija un dzeltena ar pumpiņām brīdinošā līnija. Pagaidām šīs ir tās lietas, tāds pamats, kas ir ielikts šajā vadlīniju izdevumā, un tagad mēs turpinam šo darbu, lai varētu dot jau detalizētākus risinājumus. Tātad būtībā tā augšējā josla ir tas bildīts, kas ir šajā vadlīniju izdevumā, un apakšējā ir tas, uz ko mēs virzāmies. Šobrīd sadarbībā ar ceļu projektētāju biroju ielu inženieri. Viņi zīmē daudzus risinājumus, analizē un liek jau iekšā materiālus. Tātad noteikti izmēra bruģi, noteikti izmēra taktilās vadlīnijas, drošības joslas un visu, lai mēs saprastu, kādi tie risinājumi reāli var būt. Jo mums ir jāatrod ne tikai tāds teorētiski labs risinājums, bet arī tāds, kas praktiski ir ieviešams būvniecībā, lai nav pārāk daudz atgriezumu, lai to var daudz maz viegli ieprojektēt bez pārāk lielas stundīšanās un piepūles, un lai tas vienkārši praktiski strādātu. Un tas slepenais nodoms ir tāds, ka šo tad tiešām ar AutoCAD piemēriem un hatčiem un visu mēs būtu gatavi dot projektētājiem, lai tad to ir pēc iespējas vieglāk ieviest projektos, un tad tādā veidā mēs tos labos risinājumus varētu tā kā
man kāpēc vārds iešmugulēt, bet negluži tā kā panākt, lai tiešām visi viņus lietot un lai būtu ērti lietot, lai tas ir palīgs darbā. Jā, te vēl piemēri, ko mēs risinām, un šeit man liekas tiešām svarīgi, ka mēs to zīmējam dažādus variantus tām situācijām, kādas tās telpiski var būt. Šis ir, jāsaka, darba materiāls, viņš droši vien vēl mainīsies, bet jūs arī redzat, tur ir ar sarkanu apvilkti visādi jautājumi, kā tad labāk risināt? Kā darīt, ja mums tā ietver ļoti šaura? Kā darīt, ja mums šajā vietā nepietiek vietas? Ko mēs samazinām, ko mēs pārbīdam? Un tie jautājumi parādās tikai tad, kad sāk zīmēt. Un tad mūsu nākamais solis ir savākt šos jautājumus un tad jau plašākā lokā ar lietotājus pārstāvošām organizācijām apspriest un turpināt meklēt tos labos risinājumus. Lai mums ir vesela tāda bibliotēka ar tiem labajiem piemēriem, ko mēs varam uzreiz dot projektētājiem izmantošanai. Jā, un tad tas lielais izaicinājums man šķiet Rīgā, viens no lielākajiem, kas mums ir, vēl bez tās raibuma, mums ir vēsturiskais bruģis, ar kuru ir jāizdomā kaut kas, ko ar to darīt, jo tas ir skaisti un vēsturiski, un tas rada pilsētas atmosfēru, bet mēs arī gribam pārvietoties. Un te ir, piemēram, tas galvakmeņu bruģis, kuram, diemžēl nevar tikt pāri ne ar kādu veidu ratiņiem vai spieķi, vai vispār, man liekas, jebkurš klūp un aizķerās. Kā mēs varam veidot normāls gājēju pārējais pāri bruģa segumiem. Jo, automašīnām jau viņi joprojām varētu atstāt. Un gal galā, ko mēs darām ar vietām, piemēram, Vecrīgā, kur bruģis ir kādā brīdī nomainīts uz betona, bet mēs gribētu atpakaļ to vēsturisko vidi, un tad vai mēs tiešām liekam, vai mēs atgriežamies pie tā viduslaiku bruģa vai tomēr kaut kā cita. Tie risinājumi tātad tiek meklēti, un viens tāds liels projekts, kas arī tūlīt būtībā sāksies, šis ir mans pēdējais arī slaids, ir notikusi liela priekšizpēta, autori man šķiet arī tepat ir klāt, par pieejamības veicināšanu Vecrīgā, tieši Vecrīgas publiskajā ārtelpā, Vecrīgas ielās, kas visas ir unikālas, nekāda tipoloģija tur īsti nav, bet tad ir veikts liels tāds izpētes materiāls, ir radīts jau ar iespējamiem risinājumiem, kur tie ir meklēti dažādās zīmējumos, un tad tagad tas, kas ir skaidrs, ir notikusi arī ilga komunikācija ar mantojuma pārvaldi, kur arī ir atvērta dažādiem meklējumiem. Un tas īstās atbildes jau galā būs jāmeklē tajā īstajā projektā, kad mēs varam izmēģināt dažādus risinājumus, īstā materiālā uz vietas apskatīties, gan kā tas izskatās, gan pārbaudīt, kā tas tīri strādā lietošanā. Un tāda iespēja tūlīt arī būs. Tad šīs lielais Vecrīgas projekts sākas ar pirmās kārtas projektēšanu, kas ir Vaļņu iela, ar diezgan plašu tādu pieglošo teritoriju, kur arī Meistaru iela iekšā un daļa no Kaļķu ielas un laukumi, kas iziet uz bulvāru loku. Tad projektēšana diezgan sāksies. Mums arī tur būs iespēja būt klāt un iesaistīties un meklēt tiešām tos labākos risinājumus Vecrīgai, un tad kaut kādus jau dabā būvniecības sākšanos mēs varam gaidīt apmēram 26. gadā. Es ceru, es nevaru šodien piedāvāt uzreiz gatavus risinājumus, ir kaut kādi pirmie soļi veikti, bet man liekas, ka izskatās cerīgi. Mēs atradīsim tiešām labus veidus, kā pielāgot vidi tā, lai tā visiem būtu pieejama. Paldies!